Sveicināti! Šeit Emīls no FX Finance ar prognozēm uz 2011. gada 3. maiju. Tātad apstīsimies 5 valūtas pārus - eiro dolārs, dolārs Kanāda, dolārs franks, Austrālija dolārs un Jaunzēlanda dolārs. Tātad uz tiem tirzniecība ir daudz drošāka, jā, protams, mārciņa dolārs arī ir, bet uz to mēs, teiksim, tā neskatīsimies, un dolārs jēna mums arī nav interesanti. Tātad sāksim ar eiro dolāru. Tātad uz H4 grafikā uzreiz sākumā minēšu tikai un vienīgi H4 prognozes, tātad jums sniegšu. Tātad pirmais signāls, ko mēs tātad varam gaidīt, ir tātad, ja gadījumā eiro pret dolāru uzkāps līdz šai te līnijai, tātad redz, ka mums tātad ir savienots 1, 2, 3 punkti, un ja viņš pienāks 4. reizi klāt, tad šeit būs pārdošanas par cenu aptuveni 49,50 līdz 49,60 tajās te robežās, atkarībā no tā, kurā vietā šai te līnijai tātad cena pieskarsies. Kā arī šeit uz pārdošanām ir papildus signāls no MACD, tātad diverģence. Diverģence būs gandrīz vai 100 punktu lielumā. Jā, un droši viņu varam izmantot. Atkarībā no tā, protams, kur cena pieies. Vai tie būs 100 punkti vai arī mazliet vairāk. Tātad tas būs pārdošanas signāls stops. Tātad jāliek ne mazāk kā 50 punkti. Mērķis attiecīgi būtu 90-95 punktu apmērā. Jā. Nepārspīlēt, teiksim tā, nelikt 100 punktus, neturēt pārāk ilgi darījumu, tas būtu tikai un vienīgi jūsu interesēs. Labāk ir nofiksēt drošāku mērķi nekā pēc tam nožēlot, jā, ka bijām pārāk agresīvi. Nākošais, tātad, protams, ja cena dosies uz augšu un atkritīs līdz pat līmenim 48,75, tad šeit jau būs tāda pirkšanas. Neaizmirstam, ka caurstienam ir jābūt vismaz 40 punktu apmērā. Tātad cenai ir jānoslēdz H4, svecei ir jānoslēdzās vismaz par cenu 49,10, jā, 15, tajās te robežās. Ja būs zemāk par 49,10, tad tas vairs nebūs tik smuks īsts caurstiens. Tātad tas būs tātad divi signāli. Viens uz pirkšanu no 49,50 ar mērķiem vismaz 90 punkti un ar risku stopu vismaz 50 punkti. Un pirkumi no 48,75 ar mērķiem, jā, līdz pat varētu teikt 49,70. Jā, var arī, protams, mazliet agresīvāk līdz pat 50,00. Un riski tātad iestājoties par cenu 48,75, tātad stops ir jāliek zem zemākajiem punktiem. Jā, atkarībā no tā, cik tālu šeit cena nokritīsies, tad 10 punktus tālāk mums jāliek stops. Atkarībā, protams, no tā, kādas būs svārstības. Tālāk, un vēl tātad divi signāli uz eiro mums tātad vēl ir pieejami. Tātad, ja tiks caursista šīta līnija, tad jums viņu parādīšu, tad mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atlaicienu līnija ir, un ja cena caurstīs viņu un atgriezīsies, tad šeit atkal būs tātad pārdošanas. Jā. Tad arī viss ir atkarīgs no tā, precīzi cenu nevarēšu pateikt, bet atkarībā no tā, kad viņu caurstīs un cik ātri atgriezīsies, mums tad būs pārdošanas. Ar šādu līniju sev varat uzzīmēt. Un pēdējais signāls tātad, un, protams, jā, runājot par riskiem, tātad stopu, veicot pārdošanas no šejienes, ir jāliek virs šīm te virsotnēm, un mērķi var izvietot līdz pat 38. 4 stundu Fibo. Tātad nākošais signāls mums tātad ir pirkumi no 38. Fibonacci. Tātad viņš sakrīt ar šiem te maksimumiem. Lai gan mēs redzam, ka atgriešanās pēc caurstienu uz maksimumiem jau bija, bet cenai ļoti bieži patīk izmest līkumu, atgriezties pie šiem te maksimumiem un arī atstrādāt šo te signālu. Tāpēc šeit mēs noteikti varam nopirkt Eiropā 46,40, jā, iestāties pirkšanās. Protams, jā, ir jārēķinās ar to, ka stops ir jāliek, jā, gandrīz vai 200 punkti. Jā, un mērķis šeit nav īpaši liels līdz 23. Fibai, jā, teiksim tā, maksimums līdz pat šeit līnijai 150 punkti. Tāpēc neaizmirstam, jā, ka money management likums, jā, tad līdzekļu pārvaldīšanas likums, ka stopu nevajadzētu izvietot lielāku nekā mērķi, jā, to vajadzētu atcerēties. Tas būtu īsnībā viss par eiro dolāru 4 stundu grafiku uz tātad šodien, tātad 3. maiju 11. gadu.
Virzīsimies uz priekšu, tātad dolārs Kanāda. Šeit mums nav tik daudz varianti, jā, kā redzat, šeit mums tad ir lejupējošs trīsstūrs figūra. Atceramies, ka figūrā iekš figūras mēs netirgojam. Jā, tikai tad, kad tiek caursists kādu no līnijām, tikai tad varam iestāties darījumos. Ja tātad caurstīs šo te līniju, pie atgriešanās mēs varam nopirkt, jā, bet būtībā lejupējošs trīsstūrs ir kustības turpinājuma figūra, tāpēc mums vajadzētu gaidīt caurstienu uz leju, atgriešanos un atkal pārdot. Jā, bet, ja gadījumā viņi caurstīs uz augšu, atgriezīsies, teiksim, tā nebūs pārāk agresīvi iestāties pirkumos, jā, par cik valūta atrodas ļoti zemos punktos. Jā. Lūk tā, labi, tas būtu īsnībā arī viss par Kanādu. Protams, jā, runājot par mērķiem, ja mēs tātad šeit caursitam, atgriežamies, jā, tad arī mērķis ir caurstienu dziļums, jā, un stops ir jāizvieto virs iepriekšējiem virsotnēm. Ja viņi caurst uz augšu, tad atkarībā no tā, kur cena pieskarsies pie šīs līnijas, vai tas būs šeit, vai šeit, vai šeit, tad stopu mēs izvietojam zem iepriekšējiem zemākiem punktiem, un mērķi mēs varam izvietot, jā, pie vidējā pieskāriena. Jā, tad šajā te pozīcijā cena tur ir aptuveni 95, 60. Jā, varam mazliet viņa konservatīvāk, ja izvietot kā 95, 50. Jā. Lūk, tas būtu tātad par dolārs Kanādu. Vairāk arī šeit nekas nav saskatāms. Dolārs franks, tad arī mums ir izveidojis figūru, kā redzat, lejupējošs ķīlis. Franks arī atrodas, jā, savos minimumos, tāpēc šī figūra ir īstajā pozīcijā. Kā redzam, arī ļoti daudz atlēcienu no katras no līnijām ir 1, 2, 3, 4, 5. Šeit jau ir 6. izveidojies, un šeit līnija ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jā, 6 atlēcienu, rupi sākot. Neaizmirstam, ka tātad šo te lejupējošo ķīli ir jācaursit uz augšu. Ja viņu caurstīs uz augšu, tad pie atgriešanās varēsim nopirkt, jā, ar mērķiem jau arī līdz vidējam līmenim, aptuveni 88, 50. Aptuveni tās robežas, plus mīnus 10 punkti. Tātad, un ja mēs šeit pērkam, protams, stops būtu jāizvieto aiz šīs līnijas, jā, par cik pārāk mazu stopu neliekam, jā, jo cena viņu var aizķert, jā, un aiziet mums vajadzīgā virzienā. Uzlieciet vismaz 50 punktus, ne mazāk. Ja gadījumā cena pienāk atkal pie šī atbalsta, lai gan figūrās tirgot nevajadzētu, bet šeit mums šī līnija var darboties arī kā parasta atbalsta līnija ar sēriju veida diverģenci. Jā, tad šeit būtu labi pirkumi, jā, ja sagaidām šo līniju uzreiz fiksēties varbūt nevajag, pārliekam stopu pa nulēm, jā, un gaidam. Ja gadījumā viņi caurstīs un cena aizies uz augšu, ļoti labi, nebūsim savākuši pašu minimumu, bet būsim izgaidījuši daudz lielākus mērķus. Jā, tāpēc neaizmirstam. Ja tad, kad cena aiziet līdz saviem pirmajiem mērķiem, ja gribam mērķēt tālāk, liekam stopu pa nulēm, un arī šajā figūrā stops ir jāliek vismaz 50 punkti, neatkarīgi vai mēs tirgojam pēc caurstiena vai pie šīs līnijas. Jā, tad attiecīgi pārliekam viņu pa nulēm, un gaidām caurstienu un tālāk skatāmies, kur valūta dosies. Jā. Nākušās dienas arī došu signālus, jā, vai turēt šo darījumu, arī vērt ciet. Tātad tas būtu arī viss par dolārs pret franku. Tālāk Austrālijas dolārs, tātad šeit mums arī pārāk daudz signālu nav pieejama, tikai viens, teiksim tāpat ļoti maz signālu, jā, par cik valūta atrodas pašos maksimumos. Šeit mums ir šāda mediāna, 1, 2, 3, 4, 5 atliecieni, ja gadījumā, pareizāk, tad, kad viņu caurstīs, ja viņu caurstīs, pie atgriešanās varēsim viņu pārdot un arī cenu precīzi nepateikšu, jā, atkarīgs no tā, kur tātad cena pienāk šai līnijai, vai tas būs šajā pozīcijā, vai arī mazliet tālāk. Tātad stops ir jāizvieto virsotnēm, mērķis būs tātad caurstienu dziļums. Lūk, tas būtībā ir viss par Austrālu, un uz Jaunzēlandes ir ļoti līdzīga situācija, tātad līnija, kurai ir 1, 2, 3 ļoti smuki atlēcieni, jā, par cik diezgan līdzīgos attālumos, kustības gājums ļoti līdzīgs, jā, tāpēc šeit, tad, kad, ja cena caurstīs šo līniju, tad pie atgriešanās un atkarībā no tā, kur viņa atgriezīsies cena, tur varēsim pārdot, stops virsotnēm un mērķis ir caurstienu dziļums. Jā, tad tas būtībā ir arī viss. Neaizmirstam, protams, skatīties tātad ziņu kalendāru, lai mēs neiestātos darījumos, jā, pirms svarīgām ziņām un lai mums gadījumā nenorauj stopus, jā.
Tāpēc sakojam noteikti visiem notikumiem līdzi, lasam ziņu lentes un tad būtībā būsim lietas kursā par to, kad tirgot, kad netirgot. Tad ar jums bija Emīls no FX Finance un tās tad bija prognozes uz 3. maiju 11. gadu. Paldies par uzmanību, tiksimies rītā tātad 4. jau maijā. Visu labu!